Sveiki! Šoreiz es gribu parunāt, drusku pastāstīt varbūt par tiem, kuru vibrācijas jau ir sasniegušas 4. dimensiju un dažreiz pat 5. dimensiju. Arī šajos gadījumos viss tomēr nav tik gludi. Atšķirībā no smalkajiem ķermeņiem, tie varbūt jaunajām vibrācijām pielāgojas vieglāk un nesāpīgāk uztver šīs jaunās augstās vibrācijas enerģijas. Bet ar fiziskiem ķermeņiem gan var iet nedaudz grūtāk. Sasniedzot augstākas vibrācijas, redz, ķermeņiem pie kaut kā pavisam jauna reizēm ir varbūt grūti pielāgoties, jo tas tomēr ir fizisks ķermenis, tas ir materiāls ķermenis, taustāms, un viņam ir grūtāk pielāgoties, ir vajadzīgs varbūt ilgāks laiks. Un reizēm var gadīties, ka šajā laikā, kad esam sasnieguši jau augstākas vibrācijas, ka ķermenī var izpausties kādas hroniskas slimības, var parādīties, tās sāsināties, jaunu enerģiju ietekmi uz ķermeni ir līdzīga enerģijas dziedināšanas sesijā. Un kad atveseļošanās notiek tā kā krīzes laikā, kaut kas mūsu fiziskajā ķermenī, kaut kādas slimības, kaut kas sāsinās, tam ir jāiziet viss tas posms, sāsinās līdz pat pēdējam kritiskam punktam. Un tad tas orgāns, vai tad tā vieta organismā var sākt atveseļošanos. Jebkurai slimībai pašai ir jāizdzīvo, jāiziet visas tās stadijas, lai tās bojātais orgāns varētu atdzimt jaunai dzīvei. Tā kā, tas ir normāli, kad notiek kaut kāda saslimšana, kāda hroniska, īpaši tās ir iekaisums slimības, nevar gribēt, kad uzreiz notiek atveseļošanās, teiksim, kaut kādā sākuma stadijā, visam tam procesam, tam posmam tomēr ir jāiziet līdz kaut kādam kritiskākam brīdim, un tad var, tā vieta sākt atveseļoties, To, piemēram, var salīdzināt, lai vieglāk būtu saprast, Teiksim, tad, kad mēs ūdenī, metam akmenīti, dīķī, ezerā, vienalga, kur, viņam ir jānogrims līdz dibenam. Tātad arī slimībai ir jānonāk līdz kaut kādam, tādam asākam brīdim, līdz kritiskākam brīdim. Un pēc tam var sākt uzlabošanās, tā kā plūdiņš sākt uzpeldēt uz augšu. Jo fiziskiem ķermeņiem ir visgrūtāk pielāgoties jaunajām enerģijām, jo tas ir jaunās enerģijas, viņas ir pietiekoši augstas, un ķermenis nekad ar tādām lietām, ar tādām enerģijām nav saskāries. Tas ir kaut kas pilnīgi jauns. To varētu salīdzināt, piemēram, lai vieglāk jums ir arī saprast, piemēram, cilvēki, kas nekad nav bijuši kaut kur augstu kalnos, teiksim, uzkāpjam augstu kalnos. Arī, teiksim, daļai cilvēku, organisms uz gaisu, kas atrodas augstu kalnos, var reaģēt dažādi, var parādīties kaut kādas izpausmes, jo augstā kalnos ir retinātāks gaiss, un tas arī var izraisīt kaut kādu izpaušanos fiziskajā ķermenī. Vai arī tāpatās, piemēram,
tas tāds ekstremālāks piemērs, ja teiksim, nesagatavots cilvēks, ja palaistu kosmosā, kur nav gravitācijas, ja jūs jau noteikti kādreiz esat redzējuši, kā kosmonauti, ja, ka viņi savos kosmiskajos kuģos viņi, tā kā peld, ja, kur nav gravitācija. Tāpat tās organisms pirmajās reizēs, ja, var, izrādīt kaut kādu reakciju. Tieši tāpat ir arī ar šīm enerģijām, ja. Varbūt to ir grūti saprast, jo tas nav mūsu acīm redzams, mūsu rokām sataustāms, tas nav kaut kas materiāls, tas ir kaut kas tāds, ja, neredzams. Un tāpēc reizēm tādas lietas varbūt mums ir grūtāk izprast, un tāpēc es arī mēģinu dot kaut kādas salīdzinājumus, kaut kādas piemērus, ja, ar kuru palīdzību, vismaz varbūt var stādīties priekšā, kā tas apmēram izskatās, kā tas ir, mēdz būt. Un šajos gadījumos arī, jo īpaši var izpausties varbūt kaut kādas iekaisums slimības. Un jebkuram abscesam ir jānogatavojas, lai tas pārsprāgtu. Ja kāda veida kaut kāds iekaisums vai kas, jā, viņam vispirms ir jānogatavojās. Un tas progresē pakāpeniski, tas jau nenotiek tā diezgan ātri un strauji. Un tā organisms cīnās ar slimību, noved to līdz kritiskajam punktam, lai varētu uzsākt atveseļošanās procesu. Tas ir tiešām tāpatās, ja kā jau es teicu, ja, ka iemet, teiksim, ūdenī kaut ko, ja vispirms viņš nogrims līdz pašam dibenam, ja. Bieži vien arī dzīvē mēdz būt, teiksim, kaut kādas, situācijas notikumi, ja, kur arī, teiksim, tas notikums aiziet līdz kaut kādam galējam punktam, ja. Varbūt arī kaut kādas domstarpības, nesaprašanās, strīdi, ja, līdz kaut kādam viskarstākam punktam, ja, un pēc tam tad nāk uzlabošanās, jā, situācijas uzlabošanās, un tā arī atveseļošanās. Un tā tas notiek, ka šīs augstās vibrācijas enerģijas ietekmē fizisko ķermeni, taisnī atrodot organismā vājās vietas, jā, un taisni tur mēdz izpaustiet kādas slimības, ja kāds orgāns varbūt pēkšņi saniķojās, ja, tā kā šajos laikos, ja kaut kas notiek ar veselību un teiksim, tas ir neizskaidrojams, ja nevar saprast, no kā tas ir radies. Viens no iemesliem varbūt arī šis, ka mūsu enerģijas, mūsu vibrācijas paaugstinās, ja, un vienkārši, fiziskais ķermenis arī cenšas pielāgoties, bet viņam ir vajadzīgs laiks, un uz viņu tas var arī reizēm izpausties šādā veidā, jā, ar kaut kādām slimībām. Un bieži vien arī uz šīm augstajām vibrācijām var reaģēt arī āda, jā, jo āda tā ir vieta, kas saskarās ar ārējo vidi. Tāpat arī šajā laikā, kad nāk jau regulāri šīs augstās vibrācijas, arī saule, piemēram, paliek daudz spēcīgāk, aktīvāk. To jau mēs noteikti arī jūtam. Es noteikti jūtu, man vienmēr ir paticis silts laiks, es esmu vienmēr izturējusi karstu laiku, bet tagad, kad paliek siltāks, liekas, kad ir grūtāk. Jā, grūtāk varbūt ir elpot, organismam ir grūtāk, smagāk. Jo saule līdz ar visām šīm enerģijām arī paliek spēcīgāk, aktīvāka, jā. Un organisms reaģē arī uz to. Un tiešām es esmu to pamanījusi, ka īpaši šogad. Agrāk tas tā nebija, bet šogad tiešām es jūtu, ka arī man siltums jau, teiksim, karstums paliek pa grūtu. Vienmēr man ir paticis, man nav bijis problēma silts laiks,
Es esmu dzīvojusi arī, jā, vidēs, kur ir bijis pat plus 40, un tas man nav sagādājis, jā, milzīgi diskomfortu, bet tagad, kā ir pār par 20 aiziet, jā, tad jau, nu, un tas, ka šajā laikā arī gaiss bieži vien ir sutīgs, jā, tas arī padara gaisu smagrāk. Un es esmu piefiksējusi, jā, kad man, nu, jau labāk patīk, kad laiks ir vēsāks, kad ir vējiņš, kad, teiksim, uzlīst lietutiņš, jā, tad gaiss ir vieglāks, svaigāks, jā. Arī organisms vieglāk jūtās. Tā kā to var arī pat redzēt, nu, teiksim, ka kaut kādas laika izmaiņās, ja, kad organisms arī var ēģēt. Tā kā tas viss, mīļie, ir normāli. Nesatrauksimies par to. Mēģināsim kaut kā savam organismam, ķermenim palīdzēt, pārvarēt šīs pārmaiņas, pielāgoties jaunajām enerģijām, mēģināt sevi emocionālā ziņā, arī domas ziņā uzturēt sev, nu, cik jau mēs vien augstās enerģijās, vibrācijās varam. Tas ir pozitīvs domas un pozitīvs emocijas, mīļie, ja? Tas nav kaut kas tāds, nu, mistisks, ja? Vienkārši iekšā justies labi, ja? Labas, gaišas domas, un tad jau viss notiksies arī būtībā pats par sevi. Un tikko kā mēs pamanām, ka mūsu prātā ienāk kāda tumša, kāda negatīva doma, ja, pēc iespējas ātrāk mēģināt no tās atbrīvoties, ja. Tās vietā, piemēram, padomāt kādu gaišu, pozitīvu, priecīgu domu. Tas pats arī ir ar mūsu sajūtām iekšā, ja, ka mēs iekšā jūtamies nepārāk labi, ja, kādas negatīvas sajūtas, negatīvas emocijas, ja, censties pēc iespējas ātrāk nomainīt tās uz pozitīvākām. Padomāt par kaut ko gaišu, pozitīvu, grandēties kādās patīkamās atmiņās, kas var mums likt sajusties atkal labi, priecīgiem, laimīgiem. Un visspēcīgākās, vispozitīvākās, protams, ir beznosacījuma mīlestība un pateicība. Tās ir ļoti spēcīgas, ļoti pozitīvas enerģijas, kas pat var veikt arī diezgan daudz brīnums, mīļie. Un ja mēs sevi visu laiku varētu noturēt šajās enerģijās, pateicība, mīlestība, jā, nu tāds, nu, iedvesmots garstāvoklis, es varētu pat teikt, jā, tāds gribas iet un darīt un kustēties un viss notiek, un kas saņemam no tā prieku, baudu, patīkamu sajūtu, tas ir tas īstais, kā mums patiesībā vajadzētu justies katru brīdi. Bet, nu, diemžēl mēs dzīvojam duālā pasaulē, ja, un reizēm tā justies ir grūti uz ilgāku laiku, bet mēs varam sev mācīt, trenēt, tikko kā jūtam, ka kaut kas iet ne tā mudīgi sev uzbužināt, uzprišināt, uzmundrināt un atgriezties atkal, nu, tur, kur mēs esam, kad mēs esam priecīgi, laimīgi, jūtamies labi, prātā ir gaišs, patīkams domas, nu, tad ar mums viss būs kārtībā, mīļie.